Kā izvēlēties lielisku darba telpu? Pieņem, ka ik viens kaut reizi dzīvē ir sajutis vides nozīmīgumu savā ikdienā. Vai tās ir mājas vai darba vide, mums ir svarīgi, kā mēs jūtamies un kā tā mūs ietekmē. It īpaši pēdējo gadu laikā, kad ik viens no mums ir spējis paskatīties no malas uz savu ikdienu, mājoklī vai biroja telpā un veikt arī dažādus uzlabojumus, lai justos arvien labāk. Un ir noteikti gan ārēji faktori, gan iekšēji faktori, kas ietekmē mūsu labsajūtu ikdienā, esot mājās vai darbā, taču šodien mēs tieši aprunāsim tos ārējos faktorus, kas tiešā veidā ietekmē mūsu darba ikdienu. Viens no pirmajiem, kas noteikti ir viens no būtiskākajiem, izvēloties darba vidi savai ikdienai, tā ir lokācija, kur atrodas tava darba vieta, vai tā ir tev ērta, pieejama, ātri sasniedzama un tavā ikdienas maršrutā. Otrs, kam noteikti mēs pievēršam uzmanību, vai ja nepievēršam, vajadzētu pievērst, ir tas, vai mēs jūtamies darba vietā droši, vai ikdienā dodoties uz darbu, tu jūties droši un pašā darba vietā, vai tev ir drošības sajūta, jo tā ir viena no mūsu pamata vajadzībām vispār dzīvē, justies droši. Un trešais, mūsuprāt, ļoti būtisks aspekts, izvēloties darba vidi, ir tas, vai tā ir estētiski pievilcīga, komfortabla, praktiska un enerģētiski patīkama. Tajā atrasties tavā ikdienas darbā. Un mēs visus šos ārējos aspektus esam centušies nodrošināt savā iepriekšējā projektā Savebox Workspace Rīgā, Brīvības gatavē, kur centāmies radīt darba telpas, kas ir ideālā lokācijā, ļoti ērtas, sasniedzamas, redzamas, ar attīstītu infrastruktūru tuvējā apkārtnē. Arī atmosfēra un enerģija, kas valda telpā, lai tā būtu patīkama, pozitīva un uz darba vidi un projektiem rosinoša, tāda, kurā gribās darboties un iet tuvāk saviem mērķiem. Un mēs uzskatām, ka mums tas ļoti labi izdevās, jo par to liecināja ļoti ātrs telpu aizpildījums un daudz labu patīkamu vārdu no klientiem un klientu apmeklētājiem, kas pie viņiem ikdienā viesojās. Tomēr šis projekts ir noslēdzies, tajā ir laimīgi telpu nomnieki, kas ikdienā strādā un darbojās. Un, ir pienācis laiks atkal jaunam projektam, un šobrīd arī jau tāds tiek darbināts un aktivizēts, un pamazām tuvojas realizācijas nobeigumam. Un, ja arī tu tuvākajā laikā meklē telpu, kurā tev būs ērti piekļūt, kur tu varēsi justies droši un patīkami, tad seko līdzi informācijai mūsu mājaslapā, un drīzumā mēs ievietosim informāciju par jaunāko telpu nomas projektu Krišāņu Barona ielā Rīgā, un varēs iepazīties ar to,
kas tur būs pieejams, kādas būs telpas, un drīzumā noteikti arī varēsi atbraukt ciemos un apskatīties, tā kā novēlam tev atrast tavu īsto, iedvesmojošo un patīkamo telpu savai darba ikdienai.